Čau! Mani sauc Santa Sauliņa, un jūs klausāties pirmo Postfinance podcastu praktiski par biznesu. Šis podcasts nebūs par skaistiem sasniegumiem un izdošanos, bet vairāk par ceļu uz sasniegumiem un arī par ceļu uz neveiksmi. Un šodien kopā ar mani ir mans viesis Nikita no FT Production. Sveiks, Nikita! Sveika! Nikita, pastāsti lūdzu man un mūsu klausītājiem, ar ko FT Production nodarbojas. Jā, šobrīd FT Production nodarbojas ar, es teiktu tā, pilna cikla satura veidošanu. Liekas, kas tas tāds ir, bet, teiksim tā, visu, ko mēs redzam sociālos tīklos, viss, kas saistīts ar video, ar sociālajiem tīkliem, ar reklāmu, jā, ar to mēs arī nodarbojamies, podkāstu ierakstiem, video apstrādi. Tāpēc, ja, piemēram, jūsu uzņēmumiem ir nepieciešams saturs, jā, jūsu sociālajiem tīkliem, tad mēs esam jūsu labākais draugs. Ok, super. Domāju, ka mūsdienās jebkuram uzņēmumam ir nepieciešams video saturs, tā kā jūs esat īstajā vietā. Bet pastāst, Nikita, cik ilgi uzņēmums šobrīd darbojās? Šobrīd ir apritējis gads, kopš tika dibināts uzņēmums, un jā, šobrīd esam sapratuši pat un precizējuši mūsu konkrētākus mērķus, skaidrāks tas ceļš, kur mēs dodamies un attīstamies. Un liels prieks, ka tu paaicināji mani tieši uz sarunu, jo mēs kādreiz izskatām finansējumu, un kad tu man uzraksties tāds, wow, nu šī laikam ir zīme. Tāpēc lieliska iespēja uzzināt vispār par finansējumu, ko gaidīt, ar ko jārēķinās, jo pačukstēšu, mēs uzņēmumu pirmsākumos jau izvērtējām iespējas, jā, un viņas bija ne tik pozitīvas, kā es domāju, kā daudzi, jo uzņēmums tikko tika dibināts, un loģiski, ka varbūt nav apgrozījuma, vēl nav gada pārskata, bet šobrīd mēs esam gatavi, mums ir skaidrs mērķis, skaidrs, ko mēs gribam, un gribās tagad uzzināt, kādas mums ir iespējas. Super. Tad, jā, pastāstīšu varbūt, ar ko mēs nodarbojamies. Postfinance nodrošina vienkāršu un elastīgu finansējumu uzņēmējiem. Bet jau darbojošiem uzņēmējiem, pareizi to arī minēja, jums šobrīd jau ir gads, tad ir jau kaut kāda finanšu rādītāja, ko parādīt, uz kā pamatā ir iespējams tad saņemt finansējumu piedāvājumu. Super. Bet es gribētu, Nikita, vairāk uzzināt par jūsu pieredzi. Tu kā uzņēmējs sāki biznesu, es saprotu, bija nepieciešams finansējums, un tad tu vērsies bankās, citās finanšu institūcijās ar vēlmi, tad saņem šo finansējumu piedāvājumu, bet es saprotu, tur bija vairāk kā atteikums. Jo vienkārši vēl mazs apgrozījums, jo, ja es nešaubos, mēs to mēģinājām 3., 4. vai 5. mēnesī. Nu, teiksim tā, vēl pat pusgads nebija uzņēmumam, un mēs meklējām iespējas, jo skaidrs, ka mums bija savs kapitāls, ko mēs ieguldījām, lai attīstītos, piemēram, tehnikas iegāda, telpu noma un tā tālāk, bet lai augtu, jā, ātrāk augtu un attīstītos, tad, protams, ir vajadzīgs finansējums. Tas ir tāds labs instruments. Un šobrīd tā pieredze mums ir ar banku sektoru. Tieši, jā, bankas, ko mēs izvērtējām. Nu jā, viņa teica, diemžēl vēl par mazu, varbūt īsti. Bija iespēja pret Kīlu, jā, bet mēs to neizskatījām. Mēs vēl mēģinājām, un pēc banku sektora atteikuma situācijā mēs neiesniedzām Altumā. Jā, bet šo arī iespēju mēs izvērtējām. Tāpēc gribās uzzināt vispār, kāda ir šobrīd situācija. Gan banku, nebanku un valsts mēroga. Jā, skaidrs, ka principā tirgū šobrīd ir vairāki finansējumi veidi. Viens ir tas, ko jūs izmēģinājāt. Tas ir banku sektors, tur ir jāsaka uzreiz, tur tie nosacījumi ir krietni striktāki tā iemesla dēļ, ka banku sektoru regulē finanšu regulators, ja? Tad ir attiecīgi nebanku sektors, ja, kur iespējams šie nosacījumi nav tik strikti kā bankās, bet tāpat laikā arī šajās abās institūcijās ir tomēr nepieciešams, ka uzņēmums ir darbojošs, ka viņš
var parādīt savu naudas plūsmu, ja attiecīgi arī rādītājus. Jo skaidrs, ka tāda, ja ir ideja tikai un jūs vēlaties saņemt finansējumu, lai realizētu šo ideju, tad īsti tās nebūs tās institūcijas, kur būtu jāvēršās. Tad ir jāvēršās kaut kādos grantos, LIA, Altum, ja, kas ir ar valsts atbalstu vai Eiropas Savienības fondu atbalstu. Yeah. Līdz ar to, jā, jūsu gadījumā tagad jūs esat gadu nostrādājuši, jums ir nepieciešams finansējums, un tu jau arī minēji, ka banka jums prasīja ķīlu. Tad varbūt es pastāstīšu no mūsu tādas puses. Jā, kāda ir vispār situācija šobrīd, ja mēs vērstos varbūt tajā brīdī pie jums? Kā jūs izvērtētu un varbūt uz kādiem momentiem jūs vairāk vērstu to uzmanību no savas perspektīvas? Jā, tad uzreiz pateikšu, ka postfinansā nav tādas birokrātiskas prasības, ka jums jāiesniedz operatīvā bilance, peļņas zaudējuma aprēķins un tādas lietas. Mūsu tāds finansējuma modelis balstās tikai un vienīgi uz uzņēmuma naudas plūsmu, kas ir redzams uzņēmuma bankas kontos. Attiecīgi mēs neprasam jums iesniegt gada pārskatus un citus dokumentus, kā arī ķīles prasības mums nav. Vienīgais nodrošinājums ir privāta personu galvojums. Kā tu kā uzņēmējs, man uzreiz ir jautājums, kā tu kā uzņēmējs uz to skaties, ja tev kā īpašniekam būtu jādod savus privātpersonas galvojums par šo finansējumu? Es neku piesaistīt vēl papildus personu, kas... Nē, tu pats. Es pats? Es saprotu, kā vairāk no fiziskā. Es izskatītu to pozitīvi, jo es to uztveru finansējumu kā savu instrumentu, kas man palīdzēs vairāk, ātrāk augt un attīstīties. Tāpēc būtu savādi, ka es tāds, nē, es nedošu. Jā, tas jau būtu pirmais red flags. Jo, kā es arī teicu, mēs primāri uzņēmums, jebkuru uzņēmumu vada cilvēks. Protams. Jā, un es katru uzņēmumu stāvu cilvēks, un patiesībā, cik godprātīgs vai atbildīgs ir šis cilvēks, tā arī šis uzņēmums arī operēs. Ja? Un tad tas ir vienīgais nodrošinājuma veids, ko mēs prasam, un mums savukārt arī ir prasība, kad ir darbojošs uzņēmums vismaz 12 mēnešus, lai mēs varam redzēt un prognozēt nākotnes tad naudas plūsmu, lai mēs redzam vēsturisko un saprotam, jo mēs izsniedzam finansējumu līdz 20% no uzņēmuma gada apgrozījuma. Ja? Tad tā ir maksimālā summa. Un savukārt šī atmaksa ir diezgan elastīga, tā varbūt nav tāda standarta, kā jūs esat pieraduši bankās vai citās institūcijās. Atmaksa ir pavisam vienkārši, jūs maksājat no nākotnes ieņēmumiem. Kā tas ir? Paskaidrot. Pieņemsim jūsu gadījumā. Pastāstīja, kam jums šobrīd ir nepieciešams finansējums? Šobrīd tehnikas iegādai, kameras, gaismas, tas ir šobrīd primārais un, protams, svarīgs. Jebkurš uzņēmums nevar attīstīties bez reklāmas, tāpēc arī, piemēram, mārketinga nolūkiem. Vidēji tā summa varētu būt kāda aptuveni? Kopēji es domāju, ka šīs kaut kas ap 10 000. Ap 10 000, ok. Mūsu tāds maksimālais termiņš, uz ko mēs izsniedzam, ir 12 mēneši, kas ir gads. Ja, tad 10 000 mēs izsniedzam, pieņemsim, uz gadu. Jā. Jūs atmaksājat reizi nedēļā. Uzreiz jautājums, vai jums ir ieņēmumi katru nedēļu? Šobrīd jau esam nonākuši līdz tam momentam, kad jā. Super. Kad jau ir, teiksim tā, gan paredzami, gan izlīdzinājušies tie ienākumi. Tu jau vari plānot un saprast, tāpēc zinām, ar ko rēķināties. Jā, super. Tad jums šis pakalpojums būs ļoti piemērots, jo kā tas nozīmē, kā es teicu, jūs atmaksājat no nākotnes ieņēmumiem. Mēs šobrīd jums izsniedzam finansējumu, un atmaksa ir pēc nedēļas, tātad mēs paskatāmies, kā jums ir veicies šo 7 dienu laikā, cik jums ir bijis ieņēmums bankas kontā no komercdarbības, tātad no jūsu sniegtiem pakalpojumiem. Un mēs redzam, piemēram, jums ienāca kontā 1000 eiro no komercdarbības. Un ja mēs esam pie līguma slēgšanas ar jums vienojušies, ka jūs komfortā esat no saviem iknedēļas ieņēmumiem novirzīt, pieņemsim 10%, tad konkrēti tās nedēļas maksājums par kredītu būs 10% no 1000 eiro, kas būs 100 eiro. Un tādā veidā šis finansējums tieši pielāgojas FT Production ieņēmumiem. Ja savukārt jums kādu nedēļu ieņēmumu nav, tad ir mazais fiksētais maksājums, kas parasti tur ir kaut kā 30-40 eiro. Jūs to samaksājat un visu, un tādā veidā, ja ieņēmumu
aug un jūs straujāk attīstaties, jūs ātrāk atmaksājat aizdevumu pirmām kārtām bez papildus jebkādām maksām, kas faktā tirgū nav šāds pakalpojums pieejams, jo mēs zinām, ja jūs paņemt uz konkrētu termiņu, jūs gribat atmaksāt ātrāk, jums ir jāmaksā neiegūtie procenti vai kaut kādi komisijas maksa. Tad šeit jūs vienkārši strauji varat bez papildus maksas atmaksāt. Un tādā veidā jūs varat menedžēt, jo mēs jau zinām, ka mazais un vidējais uzņēmums šie ieņēmumi ir svārstīgi. Tur nekas nav akmenī kalts, vai ne? No jā, kā pa kalniem dažkārt. Jā, tu esi virsotne, un tad tu ļoti strauji krīt uz leju, un tad atkal uz augšu. Un tad ir tā, ka arī mēs uzskatām, ka mūsdienās arī finansējumam ir jābūt tikpat elastīgam un tikpat mainīgam, kā šis mazais biznes reāli darbojās. Ja? Līdz ar to mēs esam pielāgojuši šo, jo pieņemsim citur, piedāvā finansējumu ar fiksētu maksu, un nevienam neinteresē, vai tev vispār bija ieņēmumi, tev ir jāmaksā un viss. Ir datums? Jā. Visu lūdzu. Lūdzu maksā, ja nē, tad ir draudu izziņas. Bet kā ir šobrīd, kāda jums ir procentu likme? Kas ietilps ir komisijas kaut kādas, no kā veidojas tā gala summa, ko mēs izmaksājam, jo es domāju, viens no pirmajiem punktiem, uz ko skatās, kad ņem vispār aizņēmumu, tad, procenti, kas jums ir ar procentu likmi? Jā, pieņemsim, Nikita, tu skaidri zini, cik FT Production maksā konkrēts pakalpojums. Cik, pieņemsim, maksā ierakstīt šādu podcastu un nodot klientam, vai ne? Jā, tā ir konkrēta summa, cik tas maksā. Finansējumos, kad mēs ejam pie bankām aizdevumiem, gan jau tu esi pamanījis, ka tev pasaka, ir procentu likme, gada procentu likme, mēneša procentu likme, izsniegšanas komisijas maksa, administrēšana, tajā visā ir tik ļoti daudz šo... Es teiktu tā zem punktu, kurus tu dažkārt pat nepamanīji vai neaprēķini. Tieši tā, un es varētu teikt, ka mēs šo visu saprotot un esot pašas uzņēmējas un darbojoties šajā biznesā, mēs sapratām, ka uzņēmējam vieglāk ir skaidri noteikt šīs naudas cenu. Tas tāpatās, kā es ieeju veikalā, es zinu, ka sula maksā, pieņemsim, 80 centi. Es taču nenosaku šai sulai, ja jūs pirksiet uz gadu, tad jums gada likme šai sulai būs tāda un tāda. Nē, es paņemu sulu, es zinu, ka viņi maksā 80 centi, visi samaksājas aizēja izdzert. Tāpatās mēs gribējām, lai ar finansējumu es atnāku. Tātad pie finansētāja man vajag 10 000 uz gadu, un es zinu, ka man par šiem 10 000 uz gadu, pieņemsim, jāsamaksā 1500 eiro. Tad es paņemu 10, atgriežu 11 500. Viss. Man nav nekādu slēpto citu izmaksu. Un bieži vien, ko es redzu arī praksē, mūsu klienti, ja viņi, pieņemsim, paņem pie citiem pakalpojumiem sniedzējiem finansējumu, viņi ļoti ieciklējās uz šīm procentu likmēm, kur tev, pieņemsim, pasaka, mēnesī būs 1,3, ja? Un tad, pieņemsim, cits finansētājs piedāvā 1,5, ja? Un šaka, nē, man piedāvā 1,3, es paņem. Jā. Bet nē, bet faktā, ko es arī aicinātu, tas ir mans praktisks padoms jebkuram uzņēmējam un klausītājam, ka faktā nevis ieciklējamies uz šīm procentu likmēm, bet paņemam grafiku, paskatāmies, cik man termiņa beigās ir jādod. Ja es paņēmu 10 000, man ir jādod, pieņemsim, 14 000. Tas nozīmē, ka tu 40% pārmaksā. Kaut arī tur procentu likme bija labāka. Tieši tā, jo tāpēc, ka tur ir izsniegšanas maksas, kas ir, pieņemsim, 600 vai 1000 eiro, plus administrēšanas maksas un procents uz tā vienkārši samazinās. Tāpēc mans tāds ieteikums vienmēr rēķināt. Un otrs, kas ir svarīgākais, jebkuram uzņēmējam ir jāzina, kāda viņam ir peļņas marža. Un tad attiecīgi tu spēsi izrēķināt, vai tu vispār esi spējīgs konkrētās uzņēmuma attīstības posmā paņem šo finansējumu. Ja tu zini, ka, pieņemsim, tev par šo finansējumu ir jāsamaksā 20%, cik tad ir tava reālā peļņas marža? Un vai tu spēji vispār sekt šos 20%? Ja? Un tas ir tas jautājums īstenībā, kur ne visi uzņēmēji zina, strādājot to gribētu arī uzzināt, kāda ir reālā situācija, cik bieži tu saskaries tieši ar momentu, kad tu uzprasi, visticamāk, piesakoties ir konsultācija, tu precizē informāciju, un kāda ir reālā situācija, jo, ja mēs runātu varbūt pusgadu atpakaļ vai 3, es domāju, ka arī manam uzņēmumam būtu aptuveni skaidrs, bet vēl tāds, šeit ir svārstīgi, kā pa kalniem. Kāda ir reālā situācija? Jā,
lūk, redzi, tāpēc jau tu esi gadu nostrādājis, ja tev ir kaut kāda pieredze, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs skatāmies uzņēmums, kur vismaz gadu ir nostrādājuši, tad viņiem ir vismaz kaut kāda saprašana par šo biznesu un kāda ir tur peļņa, ko viņš var iegūt. Bet, ko es varu teikt, ir ļoti atkarīgs no uzņēmēja pieredzes un biznesa mēroga. Jaunie uzņēmēji, kas ir, piemēram, maziņi, tur mazs veikaliņš vai kā viņš tur kuļās, darbojās, viņi tev uzreiz neatbildēs, ja, tur, pieņemsim, kāda ir peļņas marža. Bet uzņēmēji, kuri ir pieredzējušāki, jau ar vairāku gadu pieredzi, kuriem tas ir vienīgais iztikas avots, konkrēti šis biznes, viņi skaidri zina, viņiem pat runājot telefoniski, es pat esmu runājis ar klientiem telefoniski, es pasaku, tātad mūsu procentu maksa ir 10% no izsniegtās summas, ja, un uz visu periodu, un viņš uzreiz aprēķina, ok, 10% man tas maksā, mana marža, pieņemsim, ir 30%, ok, es varu šo tolerēt, es ņemu, jo es par šo naudu reiz 3 sataisīšu savu apgrozījumu vēl, ja. Līdz ar to, un viņi ātrēķina. Tā kā es teiktu, 50-50, tas ir atkarīgs no uzņēmēja pieredzes biznesā un no biznesa mēroga. Bet, piemēram, tāds arī jautājums. Es jau tagad saprotu, ka mums to pusgadu atpakaļ, vai kad mēs pieteicāmies, vajadzēja arī pie jums pieteikties. Kāda ir šobrīd situācija? Vai jūs, piemēram, arī sniedzat kādu konsultāciju vai pievēršat uzmanību? Hei, uzņēmēji, pievērš uzmanību, vai tu skaidri zini, kāda tev ir mārģa, ja? Vai kaut kādiem punktiem, kas ļauj nepieļaut nākotnē kaut kādas smagākas problēmas? Ir tā, ka mēs attiecībā uz finansējumu izskatīšanu mēs jau uzreiz redzam, ja, pēc konta var redzēt visu biznesa ciklu, pēc konta pārskat visām darbībām un tad, ko mēs redzam? Pieņemsim, viņš pasaka, hei, es gribu 20,000 uz gadu, bet mēs skaidri redzam, ka mēnesī viņam sloks būs, pieņemsim, 20% uz ikmēneša ieņēmumiem vai nedēļas. Tas nozīmē, ka 20% viņam būs jānoņem no saviem ieņēmumiem un jāatgriež finansētājiem. Mēs viņam sakam, hei, mēs redzam, ka tavā biznesa modelī maks, ko tu vari atļauties, ir 10%. Mēs negribētu tevi kreditēt pa 20%, jo tev būs problēmas. Mēs redzam, ka tu nespēsi vienkārši sekt 20%. Tu komfortā esi ar 10%. Mēs tev varam piedāvāt 10,000, paņem, tie tev būs 10% no iknedēļas un tu jutīsies labi. Ja tev biznes ies uz augšu un mēs redzēsim jau pēc 3 mēnešiem, ka tev pieaug ieņēmumu, mēs redzam, ka tu jau esi šo naudu labi apguvis un licis lietā, tad mēs sakam, hei, mēs tev varam izsniegt to papildus summu vēl 10,000, jo mēs redzam, ka tev viss iet uz augšu un arī tu jūties komfortā, ja, ar šo maksājumu. Un šādā veidā mēs viņiem iesakam tieši, jo mēs arī, kad vērtējam šo finansējumu, mēs vienmēr skatāmies procentuāli, cik tas būs pret ikmēneša ieņēmumiem. Ja? Un ko es uzreiz varu pateikt, vairumā biznesu viņi komfortā jūtās līdz 10%. Ja? Ir atsevišķas nozares, kur var 20 un tā, bet tur ar lielākām maržām, ja? Viņi strādā, gan jau no nišas un varbūt pat daļai no sezonalitātes arī tas daudz ko ietekmē. Tieši tā vēl ir sezonalitāte. Līdz ar to, tas ir tas, ko mēs iesakam, un ko es vēl gribēju piebilst, ja, bet uzņēmējiem arī jāsako līdzi savai naudas plūsmai, jo tāds ieteikums ir arī izdevumus vajadzētu sadalīt pa mēnešiem. Kā parasti mēs tur paņemam grāmatvedības pakalpojumus, telpu nomu, visu. Viņi atsūta, ka maksājam līdz 15. Mēģinam sarunāt, ka daļa ir līdz 15. pieņemsim pakalpojums sniedzēju, a daļu es maksāju, pieņemsim, no 20. līdz 30. Arī jūs tādā veidā menedžēt savu naudas plūsmu, nevis, ka jums viss vienā datumā ir jāsamaksā vai vienā tajā mēneša posmā. Ja? Ok, šis ir labs ieteikums. Jo tomēr, man liekas, arī dažkārt uzņēmumam jābūt tādam elastīgam, jo tomēr tu veido uzņēmumu, un tev dažkārt situācijas visādas varbūt un jāmāk komunicēt un attīstīt to sarunu. Pastāstie reāli ieinteresē. Kādi ir šobrīd soļi? Es esmu uzņēmējs. Es sapratu, man ir vajadzīgs finansējums. Es piesakos pie jums mājaslapā. www.postfinance.lv tu piesakies. Tur ir pieteikuma forma, ļoti vienkārša. Un kas ir interesanti, tas, ka pēc šīs pieteikuma formas uzreiz izmantojot Open Banking Solution, jūs uzreiz varat pievienot pie tiešo uzņēmuma bankas konta pārskatu. Autorizējoties sistēmā, jūs pievienojat, tas atnāk uzreiz uz mūsu sistēmu un principā tas ir viss, kas tev ir jādara.
jādara. Sanāk, ka man ir jārēķinās tikai ar zvanu no jums gandrīz vai? Wow. 10 minūtes, un tad, principā, mēs uzreiz redzam pieteikumu, mēs uzreiz redzam finanšu rādītājus, kas ir kontā, vairs neko no jums nevajag, un tad jūs, principā, gaidat zvanu no mums. Ja varbūt mēs precizēsim aizdevumu mērķi, ja, jo, ko es vēl gribēju pieminēt, ļoti svarīgs arī jebkurā finansējuma izvērtējumā ir aizdevuma mērķis, kā jūs viņu izlietosiet. Jo šeit var būt dažādi steidži. Ir uzņēmējs, kas, pieņemsim, jau ir grūtībās, un viņš finansējumu ņem kā pēdējo salmiņu, un ir uzņēmējs, kam iet labi, un viņš paņem uzņēmumu, jo viņš grib vēl lielāku apgrozījumu. Es varu pastāstīt tev piemēru. Mēs pagājušajā nedēļā piedalījāmies MedBaltica izstādē, kur bija medicīnas jomas pārstāvi, un mēs staigājām pa standiem, tīri intereses pēc parunāt ar tiem uzņēmējiem, saprast. Un kas bija interesanti tas, kad ir daļa uzņēmēji, ka tu pieeji un jautā, kā tev iet biznesā, vai tu esi izmantojis papildus finansējumu, vai tev vajadzētu. Viņi atbild, nē, man viss ir kārtībā, mums finansējumu nevajag. Ja? Bet kā tev liekas, kāpēc tā ir? Es secināju, tas ir vai nu pirmkārtām no negatīvas pieredzes, kas bija pēckrizes laikā, diemžēl ar ātriem kredītiem daudz cilvēku saskārās un ar šī negatīvā pieredze no finansētāju puses. Vai otrs, šis biznesa mērogs, viņi ir, pieņemsim, vēl pārāk mazi, ja? Un tā pieredze un tas mērogs ir mazs, ka viņi vēl, pieņemsim, nav tā kā nonākuši līdz tam attīstības posmam, ka viņi būtu gatavi paņemt finansējumu. Jo turpretī arī bija daudz lielu uzņēmumu, kad mēs gājām ar viņiem runāt, viņi to finansējumu saskata kā iespēju. Viņi saka, ok, labi. Kā instrumentu. Jā, viņi saka, ok, man tieši vajag ieviest tirgu jaunu produktu, tam vajag 40,000 eiro. Skaidrs, ka viņš nevar paņemt no apgrozāmiem līdzekļiem 40,000, jo kuram vienkārši uzņēmējiem kontā stāv 40,000 bez darbības. Tas jau visticamāk nav vidējais. Jā, un tāpat tās to naudu ir jāliek lietā. Vienkārši netur viņu kontā. Un attiecīgi viņš saka, ok, cik tas man izmaksās un tā tālāk. Un tad es sapratu, ka tas vairāk ir atkarīgs no uzņēmēja pieredzes un biznesa mēroga. Es vēl laikam piebilstu kā trešo punktu neziņa. Jo tomēr es varu galvot, ka daudzi uzņēmēji pat nezin savas iespējas. Jā, un ne tikai kā papildus finansējumā, bet dažkārt pat vispār struktūrā ar nodokļiem un tā tālāk, ka iztrūks informācijas, tāpēc cerēsim, ka šīs podcasts arī dos pienesumu. Un cilvēki un uzņēmēji zinās vienkārši, ar ko viņš var rēķināties, kādas ir iespējas, varbūt šobrīd nē, bet tas nozīmē, ka nekad nē, ka tas ir tavs instruments, ar ko tu vari augt. Jā, un arī piebilstot, tiešām šeit arī ļoti sasaucās, tikai plika nauda uzņēmējiem neko principā nedod, jo nauda faktā ir rīks, bet tev ar to rīku ir jāprot operēt. Un tajā brīdī, kad mēs pieejam pie tiem uzņēmumiem, viņi saka, ka mums viss ir kārtībā, mums naudu nevajag, tad viņiem, viņi vēl nezin, kā to naudu var likt lietā un palielināt savu apgrozījumu, piemēram. Ja? Un tāpēc es vienmēr saku, kāpēc ir svarīgs šis mērķis aizdevumam, ja? Lai mēs saprastu, vai uzņēmējs konkrētais zina, kā šo naudu likt lietā, lai palielinātu savu uzņēmumu ieņēmumus, lai attīstītos un tā tālāk. Ja? Līdz ar to tas iet kopā ar aizdevumu mērķi. Jā, tas viennozīmīgi, un es obligāti šobrīd izvērtēšu. Jā, mēs aizpildīsim pieteikumu. Es teiktu tā, ka pat visās iespējas, gan banku, gan nebanku sektorā, un paskatīsimies vienkārši salīdzināt, kāda ir šobrīd situācija, jo cik es zinu, ka arī bankās ir sezonalitāte. Viņiem ir arī sava kredīta politika, un viņi varbūt nav tā, ka tas ir uz gadu. Dažkārt mainās ik pēc 3 mēnešiem, ik pēc pusgada. Tāpēc liela iespējamība, ja tev šobrīd varbūt nav tik apmierinoša vai ne tāda summa, kā tev ir vajadzīga, tu vari pēc kāda termiņa vienkārši atkārtot, jo gan jau tev kāda rādītāja mainīsies, viņiem situācija un tā. Tas mērķis. Tieši tā, un es vēl gribētu piebilst, kad es īstenībā aizmirsu redzījuma sākumā pateikt, ka faktā mums šobrīd būs lieliski iespēja uzņēmējiem, kuri jau vismaz gadu ir tirgu, tad viņiem ir apgrozījums, būs iespēja pieteikties, tad zem šī raidījuma būs iespēja uzspiest uz linku, aizpildīt pieteikumu, un attiecīgi mēs tieši to izdarīsim, kas tev ir nepieciešams. Mēs veidosim pētījumu, jo mēs reāli gribam izglītot sabiedrību,
sabiedrību, gribam sataisīt pētījumu, atlasīt 3 uzņēmumus, kuriem ir nepieciešams finansējums, un attiecīgi viņu vietā izdarīt visu birokrātisko slogu. Aizpildīt visās bankās pieteikumu, visās nebankās un arī Altumā, un saņemt šos piedāvājumus, šos nosacījumus un salīdzināt savā starpā, un tad attiecīgi mēs aicināsim uz podcastu, kurā diskutēsim par šiem rezultātiem. Tev kā uzņēmējiem būs ieguvums tas, ka tev būs pirmkārt secinājums par visu tirgu, attiecīgi kādi finansējumi tev kā uzņēmējiem ir pieejami, un mēs no sevis tev iedosim tādu eksperta redzējumu viedokli, kurš tev no visiem šiem piedāvājumiem būs visizdevīgākais. Un tu attiecīgi varēsi saņemt šo visizdevīgāko finansējumu. Tu iekonomēsi savu laiku, nervus un visu pārējo, to izdarīsim mēs tavā vietā. Ja? Vienīgais, kas no tevis būtu vajadzīgs, tas, ka tu esi gatavs dalīties ar saviem finanšu rādītājiem. Bet tā ir... Tas ierobežosies konta izdrukā vai būs nepieciešams vēl kaut kas? Nē. Jo, cik saprotu, tas būs starp vairākām bankām un Jā, nebankām. Tur būs iespējams jāiesniedz operatīvās bilances, jo bankas prasīs, attiecīgi šīs operatīvās bilances, ko attiecīgi prasīs, šī iestāde būs jāiesniedz. Bet ne visās finanšu institūcijās. Un Altumā arī es zinu, ka tur ir jāpilda dažādas naudas plūsmas un tādas veidlapas. Bet... Mēs, kad skatījāmies, tur tāda kārtīga anketa ir jāizpilda. Es domāju, ka daudz atkrīt vienkārši uz šī posma, kad vienkārši jāizpilda. Un dažkārt, jo tur ir ļoti detalizēti jāizpilda mērķi, apgrozījumi, prognozējumi. Un, ja tu esi varbūt uzņēmumu sākumā, nu, teiksim tā, pirmajos soļos tu varbūt dažkārt nevari noformulēt, kas tad īsti sagaida tevi vai tā. Un, jā, tāpēc tas ir liels plus, piemēram, jums. Jūs skatāties reālus ciparus, reālus faktus, un jūs pa faktam tad arī varat izvērtēt, hei, ir šāda pieejama summa, jā, ir jādod tik. Jā, tā kā līdz ar to, to mēs izdarīsim jūsu vietā, tā kā piesakaties un līdz ar to jums būs pilna bilde par to, kas tirgu konkrēti jūsu uzņēmumam ir pieejams. Kāpēc mēs to darām? Mēs gribam izglītot sabiedrību attiecībā uz finanšu pieejamību Latvijā, jo visi saka, ka mazajam biznesam Latvijā nav pieejams finansējums. Ja? Mēs gribam iedot to kopīgo bildi par to, kas tirgu šobrīd notiek. Reāli, ļoti interesanti. Kāda ir vislielākā summa, ko jūs esat izsnieguši uz dotā brīdi? Vienam klientam? Jā. 25,000. 25,000. Kāds ir vidējais varbūt tas finansējums? Vidējais ir 10,000 un vidējais termiņš ir 6 mēneši. Tie ir īstermiņā finansējumi. Mūsu mērķa klients ir, kā es minēju, uzņēmējs ar regulāriem iknedēļas ieņēmumiem. Pārsvarā tie ir tirgotāji un pakalpojums sniedzēji. Ja? Skaistumkopšanas salons, veikali, ja? Un attiecīgi viņiem, pieņemsim, vajag iepirkt preci, un viņiem uzreiz, lai iepirktu tur konteineri, viņiem vajag, pieņemsim, uzreiz 50,000 vai 25,000. Ja? Viņiem ir kaut kāds līdzfinansējums savējais, un tad viņi paņem aizņēmumu. Ja? Tas ir tāda veida klientiem, un tāpēc mums ir šis finansējums tāds īstermiņa, kur tev uzreiz vajag finanšu līdzekļus, un to arī esi spējīgs atgriezt no sava apgrozījuma. Nu jā, tāpēc izvērtējiet savas iespējas, un ja nu gadījumā, kas tad Postfinance arī spēs palīdzēt un saprast, kāda tad ir reālā situācija šobrīd. Jā. Kādas ir šobrīd situācijas, kad bija negatīvas, kas, nezinu, cilvēks nevarēja atmaksāt, vai ar ko tas bija saistīts? Principā tādas negatīvās situācijas ir tādas, ka cilvēks viegliprātīgi attiecās pret nodokļu nomaksu, vids nobloķē kontu, un ar to turpinās šis stāsts. Kā jūs rīkojaties vispār šādās situācijās? Par cik mums ir privātpersona galvojums, mēs, kā es arī minēju, aiz katru uzņēmumu ir privātpersona, mēs vienkārši tad attiecīgi komunicējam ar šo galvotāju, un viņam kā privātpersonai ir jāmaksā par šo aizdevumu neatkarīgi no tā, vai uzņēmumam ir nobloķēts konts vai nē. Bet kā izskatās tie soļi? Piemēram, man ir nobloķēts konts, man nākamā nedēļa jāveic. Kā notiek? Jūs zvanat, tad vienojaties par to atmaksas? Pirmkārtām, jā. Mēs pirmkārtām par cik mums ir pieeja tavam konta pārskatam, mēs redzam, ka Vits ir nobloķējis kontu. Un attiecīgi, tad mēs sazinamies un jautājam, kāds ir risinājums. Kā tu redzi, kā ir risinājums? Skaidrs, ka mēs varam vienoties. Ir dažādas dzīvē situācijas, ja? Un attiecīgi, ja uzņēmējs ir gatavs uz sadarbību un mēs varam vienoties, ka viņš pasaka, nedēļas laikā atrisinās šo jautājumu, ja? Tad
Mēs nākam pretī, pagaidām un sagaidām to maksājumu. Jums ir iespēja arī, piemēram, šāda veida situācija vai kāda cita, varbūt ne tik pozitīva, visādi gadās. Bet vai ir kaut kāda iespēja, piemēram, tu minēji par nedēļu, jā, ka, hei, varam šobrīd uz nedēļu tā kā iepauzēt, bet, attiecīgi, protams, jūs tai politikai, ja gadījumā nav ieņēmumu, arī nav ko maksāt, tas ir normāli, jā. Tāpēc šīs varbūt uzreiz atbilda tiem, kas, ja man nav naudas, ko man darīt? Viss ok. Tieši tā, nav ko stresot, bet mēs arī uzņēmējus, protams, kā aicinām vērsties valsts ieņēmuma dienestā, vienoties, es nezinu, vai visi zina vai nē, bet ja ir nodokļu parāds un jūs nespējat viņu sekt, jūs varat ar valsts ieņēmuma dienestu vienoties par atmaksas grafiku. Un jums atbloķēs kontu, jūsu vienīgais uzdevums ir maksāt katru mēnesi pēc grafika to, ko jums ir sastādīts, tad atmaksāt. Līdz ar to, ja ir šāds case, mēs redzam, ok, šis uzņēmējs, jo kas ir arī, pieņemsim, pie kredīta riska izvērtēšanas, ja, kā es arī teicu, mēs vienmēr vērtējam cilvēku, kas stāvē šī uzņēmuma. Un svarīgi ir saprast, protams, tas ir grūts uzdevums, bet mums kā kreditētājiem ir svarīgi saprast, kurš no cilvēkiem būs tas tips, kad būs problēmas, viņš risinās, stāsies pretī un meklēs risinājums, vai ieliks galvas miltīs. Un atšķirt šos tipāžus ir patiesībā grūti, bet tas ir laikam mūsu galvenais uzdevums. Atšķirt tātad tos uzņēmējus, kuri gatavi risināt problēmas, lai arī kas notiktu. Jo jebkurai problēmai ir risinājums. Nē, noteikti tā ir kāds. Arī jāsaprot, ka kādam tā ir pirmā pieredze, kāds jau ir ar to saskāries, un viņš saprot vienkārši, ok, risinām. Bet tad jautājums, piemēram, ir galvojums, ja tā kā fiziska persona, vai skatāties arī tā cilvēka kredītvēsturi, piemēram, kāda... Jā, mēs skatāmies, un bieži vien, ko es uzreiz varu pateikt, tas, kas notiek uzņēmuma kontā, un ja mēs redzam, ka uzņēmuma kontā ir kaut kādi red flagi, pieņemsim, ja tur ir... Kādi tie ir? Top 3. Top 3 bloķēts konts ar valsts ieņēmuma dienestu, maksājumi ZTI, tad zvērnātam tiesu izpildītājiem, un gamblings, diemžēl. Tas nozīmē to, ka, ja mēs pastīsimies privātpersonas kredītvēsturi, neko labu mēs tur neieraudzīsim. Jo tas, kā es arī minēju, aiz uzņēmuma stāv privātpersona, un jo tu kā cilvēks ikdienā, pieņemsim, spēlē šīs spēles, tad tu kaut kādā brīdī arī to atspoguļos savā uzņēmuma kontā. Un tie ir top 3 red flagi. Un cik bieži sanāk saskarties vispār ar... tādām problēmām vai tādiem punktiem, kur jūs šeit izvērtēsim kārtīgāk? Mums ir diezgan daudz, kas automatizēts, un mēs uzreiz jau ielādējot šo konta pārskatu, uzreiz izmet šos red flagus. Jā. Uzreiz redzam, bet es teikšu, ka vispopulārākā problēma ir ar nodokļu nomaksu. Es patiesībā, tieši pašam uzņēmumam. Jā, es patiesībā nezinu, kāpēc, iespējams maz informācijas. Tas varētu būt ļoti. Jo es pat esmu redzējis jaunos uzņēmējus, kuri maksā savu algu un vispār nevienu mēnesi neizmaksā nodokļus. Jā. Un attiecīgi, ja, un tad viņam zvana un saka, hei, tev tā kā tu izmaksāji algu, nodokļus tu nemaksāsi, tā kā, vai tad vajaga? Jo viņš bija domājis, ka viņš reizi gadā iesniegs gada pārskatu, un tad viņam vajadzēs samaksāt šos nodokļus. Jā. Līdz ar to, es teiktu tā, ir daļa, kas ļaunprātīgi, pieņemsim, izmanto, un ir daļa, kas vienkārši nezina. Jā, bet es teiktu, ka top 1, ar ko mēs saskaramies, ir ar nodokļiem saistīti jautājumi. Ok, tagad man ir skaidrāki soļi vispār, kas tiek izvērtēts, ja ne tikai mans uzņēmuma konts, bet arī es kā fiziska persona. Un, loģiski, es arī jūs saprotu, jūs tā kā ticat cipariem, ja, un ja cipari saka vienu, bet cilvēks saka otru, un tad... kaut kas laikam līdz galam nav. Un tāpēc pirmkārt nebaidieties. Jā, varbūt situācijas ir dažādas, veiksmīgas, neveiksmīgas, ja gadījumā kaut kas nav tomēr varbūt izdevies uzņēmējdarbībā, vai esat jau saņēmuši negatīvu pieredzi, ja izvērtējat savas iespējas, tad nesakat stop, hei, es vairāk nekad to neizmantošu. Pamēģiniet. Tāds mans privātais ieteikums. Maksimums, ko jūs saņemsiet, vārdu nē, bet jūs nekad nezināt, cik lielas iespējas jums tas var dot vai ko vispār jūs saņemsiet. Tāpēc, kā jau Santa minēja, ja gadījumā kaut kas notiek,
vienmēr var sarunāt, visu vienoties par turpmākiem soļiem. Un, tas ir liels plus, jo tomēr varbūt ne visi ir tik pretīm nākoši. Tieši tā, un galvenais, kā es teicu, ir risināt. Jā. Jebkuru jautājumu var atrisināt. Galvenais to darīt. Nobeigumā tad aicināšu, tevi, Nikita, tev ir interese par finansējumu. Jā, es piedalīšos. Jā, tu būsi viens no 3, tad ir vēl 2 brīvas vietas. Aicinu uzņēmējus, kuriem ir regulāri iknedēļas ieņēmumi, pieteikties šai iespējai un saņemt tiešām plašu piedāvājumu no tirgus konkrēti jūsu uzņēmumam. To izdarīsim mēs, un tad turpināsim šo podkāstu ierakstus, attiecīgi, kurā mēs analizēsim tātad šos rezultātus un risināsim jautājumus, ar kuriem saskārāmies konkrētajā situācijā. Līdz ar to aicinu sekot mums līdzi. Un visus pētījuma rezultātus un gaitu es publiskošu arī mūsu sociālo tīklu kontos un YouTube. Līdz ar to tas viss būs pieejams video formātā. Un jums savukārt iegūms būs saņemt visizdevīgāko finansējumu piedāvājumu. Redzēt reālo situāciju plus konsultācija. Hei, uzņēmēji, pievērs uzmanību šeit. Jā, tur var būt smukākie cipariņi, bet tu beigās pārmaksāsi. Tas ir liels plus, jo kādam ir pieredze, kādam nav. Tas būs ļoti noderīgi, ja mēs izmantosim šo iespēju un sapratīsim. Un arī no savas puses mēs arī rādīsim, arī mēs kā no FT Production puses rādīsim, kādas ir iespējas. Jā. Tāpēc. Un paldies tev, Nikita, par to, ka tu biji tik atklāts un piedalījies šajā podkastā. Apsveicu tevi ar pirmo podkāstu. Ne tikai Postfinansam ir pirmais podkāsts, bet arī Santai. Super. Paldies tev. Man liekas, ļoti labi padodas. Ierakstiet komentārā, kā Santai veicās. Man liekas, labi, un novēlu ar to neapstāties un turpināt izglītot, rādīt reālo situāciju un reālas iespējas uzņēmumiem, kā viņi var augt un attīstīties. Paldies tev. Paldies.